krāns ļurkājās, es runāju par ūdens krānu tagad, ja? Krāns ļurkājās un viņš nevar tur viņu piestiprināt kā nākas. Mums katram kādreiz bija šīta partnera ideāls. Un šis partnera ideāls tāds bija tikai tik ilgi, kamēr bija viss ok ar pašpārliecību, kamēr bija viss ok ar izskatu, kamēr mēs vēl bijām tādi jaunības maksimālisti, mēs pilnīgi visi zinājām, kādam ir jābūt mūsu partnerim. Laikam ejot, vienkārši viena programma, otra programmā, kaut kāda dzīves pieredze, viss salikās tā, ka beigās uz daudz ko var pievērt acis, bet uz vienu lietu gan ne, uz to, ka viņš vai viņa nokrāps. Uz to tikai nevar pievērt acis. Uz visu pārējo var pievērt acis, bet par to, ka es pievaru acis, šim te cilvēkam ir arī jāpievēr acis uz daudziem maniem trūkumiem. Un tā mēs visi esam trūkuma cietēji. Un šajā te trūkumā rodās konflikti. Šajā te trūkumā arī rodās tā vide, kurā tu dzīvo, kurā tu daudz ko pieciet un uz daudz ko piever acis. Un tad, kad tu sāc atmosties, un tad, kad tu reāli atver acis un tu sāc redzēt un tu sāc just, tad tu saproti to, ka patiesībā es galīgi nemīlu to cilvēku, kurš ir man blakus. Un es zinu, ka viņš nemīl mani. Es zinu, es vienkārši redzu, tāpēc, ka es saprotu to, ka mīlestība man ir saraksts, kas ir mīlestība, un vispār neviens punkts neatbilst tam cilvēkam. Vispār. Kāda jēga, priekš kā mēs vispār esam kopā?